grib mīlēt Dievu. Mans atgriešanās stāsts. Ļoti īsi. Kā jau visi, arī es, sākums bija tā, kā jau pasaulē, prom no visu, kur bībeli lasīt un kur iet uz baznīcu. Kādreiz, kad pat cik es dzīvoju laukos, dziļos laukos, un nebija ar ko, tā kā teikt, nekāda vilkme nebija uz dievnam iet, tad tas tā nenotika. Kaut arī mamma bija savus jaunības dienas ir baznīcā koros dziedājusi un bijusi ticīgs cilvēks. Un es atceros arī vecmāmiņa pie savas gultas bija tāds uzraksts, kas man palika prātā. Kungs, paliec pie manis, jo vakars jau metas. Tas bija šūts tāds, pie gultas tāds deķīts. Bija tā, kad cilvēkam, kurš bija mūsu mājās, pienāca tāds brīdis, kad ārsti mani izsauca un pateica, ka viņš nekāds palīgs nebūs, jo viņam ir vēzis 4. stadijā, plaušās. Tas bija ļoti grūti. Es tajā laikā griezos bija tāds Jānis Lielais vēl, un viņš visādus brīnumus darīja. Un es pat viņam atradu viņa numuru, un es viņam zvanīju. Un viņš man tā atbildēja, ko? Kad ārsti pacēja balto karogu, ko tad es tur varu palīdzēt? Es domāju, kāpēc viņš tā runā? Viņš taču tāds, visāds brīnums. Viņam bija tāda, ka viņš atbrauca arī tepat uz Liepāju, te kultūras namos, kur cilvēki sanāca. Un viņš, tā kā apbūra, var teikt, tiem, kam nenāca miegs, tiem pēc tam nāca miegs. Protams, griezos es pie viņa pa priekšu. Bet tā kā viņš man atšuva, tas bija tā ļoti. Tas cerības kaut kur sabruka. Pagāja laiks, un tas cilvēks nomira. Vienā nedēļā nomira arī mana mamma. Tas bija 11. un 17. datums, februārs. Un sanāca tā, ka bija jārīko 2 bēres. 2 zārki. Tā sajūtas es nevaru izstāstīt. Tas bija tā kā tāds robots. 2 zārki, jārīko bēres, jādara tas. Un neviens no maniem radiem, no kaimiņiem neko man nepalīdzēja. Kad es māsicai teicu šito, kā es tikšu galā, kā es vien tikšu galā. Tiksi. Viņa man atbildēja. Ne pirkstiņi nepakustināja, lai kaut ar vārdu palīdzētu, kā psiholoģiski vieglāk tas, katrs atbalsts taču tādā brīdī ļoti, ļoti nepieciešams. Un bija vēl kaut kādas vajadzības, un gribēju pie kaimiņiem lūgt palīdzību, it nekur es neko nesaņēmu. Tā bija ziema, bija dziļš sniegs, un mums telefons nebija tajā laikā. Mums tikai tad, ja vispār mobilie nebija, tad bija tie, kas māja stacionārie telefoni, un man bija zirgs, un es sēdos tā zirga mugurā, un jāšus, kā teikt, saorganizēt tās bēres. Bērēs tajā brīdī man bija doma aicināt tādu cilvēku, kas, kā teikt, par puķītēm, par mākonīti, par pasaulīgi cilvēki.
Un tā kā ar viņiem man nesanāca, jo tie bija tikko kā no slimnīcas, no kaut kādas operācijas, tur vēl kaut kāda bija arī tāda paša līdzīga. Arī nesanāca ar viņu nekas, nu, lai izvadītu. Un kādu kaimiņiem man teica, nu, varbūt mācītāji. Tajā pašā dienā, tajā pašā stundā un tajos pašos kapos tas mācītājs, kas man ļoti gribējās aicināt, tas bija. Tas bija baptistu mācītājs. Tas bija aizņēmts. Man jāmeklē citu mācītāju. Atrad mācītāju Agri Iesalnieku, kurš arī izvadīja. Un aicināja pēc tam, lai nāk uz aizlūkšanu, jo tā bija sestdiena pa priekšu, kad bērns bija. Svētdienā tā bija, viņš kalpo priekulē tajā laikā. Un tā arī es izdarīju. Aizgāju uz to baznīcu. Tās baznīcas visas sienas ir ar manām asarām noslacītas, skatoties viss tur. Tajā. Un tā es nolēmu, ka, ja man cilvēki pasaulē nepalīdz, mēģināšu pie augstākā griezties, lai kaut kas taču mainās manā dzīvē. Un tad bija, katru svētdienu es tā nolēmu, lopi paliek puskopi, pusdzēruši, pēc tam es atbraukšu no baznīcas, es viņus sakopšu, bet es būšu katru svētdienu baznīcā. Es būšu un lūkšu. Baznīcā ir tāda dziesmu grāmata, bieza, un tur apakšā ir tādi izraksti, tādi teikumi. Un tie visi teikumi kaut kā attiecās uz mani. Tur bija, piemēram, vai es tagad nevaru pateikt momentā, bet tā doma ir tāda, ka ienaidniekiem redzot, viņš klāja man galdu. Tas kungs klāja man galdu, ienaidniekiem redzot. Un, var teikt, visi tie teikumi, visi tie mazie rakstiņi, tie bija par mani. Tur tas, un man kaut kā viss tas sirdi aizskāra. Un kā jau laukos dzīvojot, ir, ka lopi ir jātur lopi, un tā tehnika nav, un visi jālūdz citiem palīgi, kuri atnāk tikai tad, kad viņiem ir laiks. Tas ir tā, iestarpinājumā. Pagāja laiks, pagāja mēneši. Manā sētā iebrauc tāds rūcošs moskvičs, 2 vīri sēd. Es zinu, ko nozīmē, ja mājās ir dzērājs. Es domāju, šitie jau no ar laikam kaut kādu dzērāju. Es viņam, var teikt, daudz nerunāju. Es metu mēslus vēl tajā brīdī nostāju ārā. Viņi varbūt to nevajadzēja stāstīt. Bet, lieta tāda, ka viens no tiem vīriem bija ar tehniku, ar visu sienu, pļaušana, grābšana, savālošana, ar visu tehniku. Bija mašīna viņam. Un es ar to mašīnu braucu, viņš man piedāvāja, cik viņam arī lopi, vai tirgot kaut ko, aizvest uz tā, īsumā sakot, viss tas, kas man pietrūka, tas tika tā kā piemests. Es domāju, kā, Dievs taču kārto lietas, arī tajā ziņā, kur man kas pietrūkst. Un tad tajā laikā es biju tā, pa cik es esmu lidojis ar planieri, es esmu lēkus ar izplētni, dzirvā.
Un tas laiks bija tā, ka it kā es lidotu. Ilgi tas bija, vairāki gadi, kad es lidoju. To nevar izstāstīt. Tas tāds īsumā mans atgriešanās stāsts. Paldies!